Nekas tā neliecina par valsts nespēju regulēt dzīvnieku skaitu šajā valstī, kā katrs izcirtums, kurā absolūtā smiltī, tipiskā priežu zemē, ir iestādīta egli. Un pirms Otrā pasaules kara Latvija bija priežu zeme. Priede bija Latvijas nacionālā bagātība. Diemžēl šodien stādīt priedi privātajos mežos ir lielākā vieglprātība, ko cilvēks var izdarīt. Jo brieži, aļņi, stirnas viņu apēdīs un padarīs izlietoto naudu, izlietotos resursus bezjēdzīgas. Daudzās vietās Latvijā arī egle stādīt jau vairs nav iespējams, un tad paliek tikai viena komerciālā koku suga, tas ir bērs. Arī par šo mēs runājam Meža akadēmijas mācībās. Uz tikšanos mežā!